tautas kristietība. Tātad kaut kas vienkāršs un sirsnīgs, kas nāk no tautas, un tomēr kristietība. Kas tā īsti ir tautas kristietība? To skatieties folkloras programmā Klēts. Kas īsti ir tautas kristietība? Tas ir neatbildams jautājums. Ir lietas, kuras nevar precīzi atbildēt, bet par kurām daudz runā. Un par tautas kristietību pēdējā laikā, un varbūt ne tikai pēdējā, negluži pēdējā, ir diezgan daudz runāts. Jo es to iedomājos tā, viena no atbildēm varētu būt. Ir iedomāta ideālā kristietība ar kristietības dogmām, ideālais kristietis. Tas ir labi, ja ir šīs normas un ideāls, bet ikdienā tas varētu salīdzināt ar ceļu satiksmes noteikumiem. Mēs zinām, un pat ja nezinām, kur drīkst pāriet ceļu, diez vai kāds, ja nav galīgi neprātīgs, skries mašīnai virsū. Bet toties ir ikdienā, tu zini, tūmā nav mašīna, es pārskrienu. Vai arī, droši vien ideālā ceļu šķērsojot, būtu jāpāriet tā kārtīgi lēnām. Ja man labs noskaņojums, es varbūt savu portfelīti vicinādam varēju dziedāt, tas nekas nenotiks. Un tautas kristietība tā vienkārši pārliekot, drusciņi profanizējot, ir kristietības reālā izpausme un kristietības dzīvotspēja. Kristietība, protams, eksistē ar šo ideāla uzstādījumu, bet ar ideālu vienu katru dienu tu nevari. Raud dvēsele, raud par katru grauku, raud, kamēr jūti vēl tu sevi spēku. Raud, kamēr jūti vēl tu sevi spēku. Raud, razud grīvtas, pēstētoja mūkas. Vēl tautas kristietībai, kas ir ļoti svarīgi, tā ir kristietība, kas ir uzsūkusi un barojusies un ņēmusi to labāko, kas ir no tautas tradīcijām. Kaut vai krucifiksi, dziedājumi pie krucifiksiem. Jūs mozus arī vēļa pie Krista dzīdot, pie krucifiksa? Brazīgo bārni pasavierti. Ko tie dzīdošana notika? Pēc darba vakarā. Bet kurā mēnesī? Maja mēnesī. Maja diva kulpojuma. Pēc darba vakarā. Viss cīms sagoja? Sagoja, i visi dzīdova pie Krista, i lūdzu paturus skaitīja. Veirīši arī? Veirīši atgo zirgus agrok, jūdza no lauka. Strādāju veirīši atgo. Kod veirīši bija, kod ne, žībītis uzot bija. Veirīši kaut ko jums izgodurps. A cik ilgi dzīdava stundi, 2, 3? Stundi, pusotras stundas, da 2, ilgāk jau da 2 neizgojam. Baznīcas mote, Dieva žēlestības mote, lūdz Dievu par mums, teirāko mote, visu skaistoko mote, lūdz Dievu par mums. Kas bija tādas značkas? Značkas maja mēnesī. Tava mamma, es domāju, zina, pieraksta, kodi poturi, ko jālūdz, kuru dīnu, i valk. Citu reizi Kristā guļušu noskaitīt, pīci poturi, citu reizi, bet to značkas. I pēc darba to značkas vilka pie Krista, ka go dzīdot, i to značkas vilka. Tas ir cik i kādus poturus, kurai jaunai maitai jāskaita visu maija mēnesi? И подумайте, вы varēsiet izpildīt tikai. А может, Kristā guļēt, pīci poturi skaitīt? Высоко var būt. Bārņi visi pēc tam lielī. Izlasīt, kas te ir rakstīts?
Kad ieraudzīsi kādu neglītu skatu, tūlīt vērsies no tā un saki vārdus: Dievs sargā mani no grēka. Rītā pusdienu laikā vakarā noskaidīt kunga eņģeli. Visu dienu atturēties no brāšanās, dusmošanās un ļauna vēlēšanās. Krustakalni, kas var pateikt un nošķirt, tā stingri teikt, tā pirmskristietiskā sakrālu vietu iezīmēšana, ka tā ir beigusies, un tad, kad mēs kļuvām kristieši, tad kaut vai Lietuvā Krustakalns vai arī Latvijā vairākās svētvietas, ka tas ir pilnīgi kaut kas cits, drīzāk. Te ir šis tāds, varētu teikt, kur pārklājas. No vienas puses var teikt, ka vienā upē mēs divreiz nevaram ieiet. Protams, tie ūdeņi ir citi, kas bija tad, kad mēs nebijām kristieši vai pirmskristietiskajos laikos. Tagad ir citi. Un tomēr ūdeņi ir tie paši reizē, jo ūdens kā tāds paliek. Slaveni ir Krustakalni Polijā un Lietuvā, bet arī Latvijai ir savs svētais Krustakalns. Tas atrodas Ķegumā. Vietējie iedzīvotāji uzskata, ka senāk te bijusi senču svētvieta, svētbirs ar altāri. Vēl tagad kalnā var atrast dažāda lieluma un atveida akmeņus. Zinātāji stāsta par zelta un sudraba ādrēm, par enerģijām, kas iespaido kalnu. Tāpēc arī sniegs te nokūstot ātrāk nekā citvieta, un tuvojieties negaisam, mākoņi pavirzās uz citu pusi. 1997. gadā te tika uzstādīts pirmais krusts, un nu jau kalnā ir vairāki 100 krustu. Ļaudis nāk uz kalnu izlūgties svētību un piedošanu. Daži piedzīvojuši arī brīnumainu dziedināšanu. Te ir kā reizē jautājums par ziedošanu, upurēšanu. Kaut vai tautas kristietības tāds spilgts izpausmes veids ir votas, ko es arī līdz neilgam laikam, īstenībā tas vēl būtu tāds studējums jautājums, bet dažādās baznīcās esot, ceļojot, katoļu baznīcās. Skatoties pie Dievmātes altāra, arī pie Jēzus Kristus, bieži var redzēt zelta vai sudraba sirsniņas, kājiņas, rociņas. Tā kā nezinu, kas tas ir. Cilvēki iepriekš lūdzoties, kad ir slimi, kad ir nelaimes, kad ir kādas likstas un kad tavas lūkšanas ir uzklausītas. Tu pateicoties upurē daļu no savas mantiskās labklājības, pārvēršot to zelta vai sudraba sirsniņā vai kājiņā vai vēl kaut ko. Viens puses varētu teikt, vai Dievam tas ir vajadzīgs. Tas ir droši vien ne man atbildams jautājums, ja? Vai vispār mums, bet no otras puses, ja tā ir senā upura jēga, ziedojuma jēga, ja mana lūkšana ir uzklausīta, tad man kaut kas ir jāziedo no sevis. Tas ir līdzīgi, kā arī senāk darīja pirmskristietiskajos laikos. Upura tēma iet cauri laikiem. Runājot par tautas kristietību, ir vēl viena tāda, manuprāt, būtiska stīga, kas te iznāk vairāk par katoļu baznīcām, bet atsevišķi varētu arī par luterāņu. Katoļu baznīcā vairāk varbūt šis tautas tradīcijai raksturīgais mantotais lietiskums un vieliskums saglabājies, kā piemēram, gandrīz katrs zinās teikt, ja runā par Latgali, par Latgales tautas tradīciju, kā tautas keramikai ļoti nozīmīga vieta, loma. Tikai dažās baznīcās, kā Feimaņu baznīcā, tas, manuprāt, bija Preļu rajons, kur mācītāji ir pagājuši soli uz priekšu, respektējot tautas kristietības izpausmi arī svečturu veidolā, kur baznīcā ir Andreja Paulāna svečturis, vairāk Andreja Paulāna svečturi, Ušpeja svečturi. No vienas puses, ja tā ņemt šo ideālo kristietību, varētu teikt, kas ir svečturis, māla svečturis. Tātad tas ir no zemes. Un baznīcā uz altāra liktos, ka tur vajag attīrīties no šī zemes materiāla, kur vajadzētu saistīties ar augstāk. Bet no otras puses, kas mēs esam cilvēki? No vienas puses mēs gribam saistīties un kļūt
nemateriāli zaudēt savu zemes pievilkšanas spēju, spēku. No otras puses, mēs esam no zemes un ar zemi saistīti un uzlikti uz altāra. Viņi tā kā simbolizē šo cilvēka un reizē viņu lietu saistību gan ar zemi, gan ar debesīm. Agates maize, kas tā tāda? Agates maize, tāpat kā svētītais ūdens, tāpat kā aizsarga zīmes katoliskās pieder arī, manuprāt, ne tikai pieder, bet ir arī spilgta tautas kristietības izpausme, kas arī sakņojas pirmskristietiskajā. Agates maize ir, ja es nejaucu 7. februārī, Agates dienā, svētīta maize, ko vai es, vai jūs, vai vēl kāds aizejot maizi, aiznesot maizi nosvēta un pēc šīs tautas kristietiskiem priekšstatiem šī maize aizsargā pret ugunsgrēku, aizsargā pret zagļiem, pret nelabiem cilvēkiem un arī mātes, to mēs esam savākuši ar studentiem ejot ekspedīcijās, ka Otrā pasaules kara laikā mātes nevis sūtot, bet laižot dēlus ar sāpēm karā, bieži iešuva vai iedeva līdzi drānās ietītu agates maizi. Un arī trimdā aizbraucot cilvēki ir agates maizi ņēmuši līdzi un ir palīdzējis. Un te ir abrīnojami vēl viens, var teikt, ja es nezinātu, kas ir agates maize, vai neticētu, vai tas palīdzētu, ir ļoti svarīgi ticības spēks. Un tas ir šai svētītajā ūdenī, agates maizē, bet diez vai var tā teikt, ka es atstāšu durvis vaļā un lai tagad agates maize sargā, agates maizē ieliktais spēks. Jūs lietojat svētītu ūdeni? Jā. Kādos gadījumos? Es katru dienu gandrīz malciņā iedzeru, istabu izsvētoju, es visu laiku lūdzos, zāles ar svēto ūdeni iedzeru visu laiku. Un ar agates maizi, ko jūs darat? Agates maizi, kad lielāku gabaliņu ir, tad es katru rītu paņēmu to apēdu, un tā viņa man stāv uz loga uzlikta, un vai tot, kad man izaga, tur $20 man bija tāni konverte, un uz tās konverte stāvēja tā agates maizite. Un tagad, kad viņi jau izkratīja, tur viss ir tas konverts, izmests ārā ar to maiziti, tā naudiņa nepaņem. Tad agates mani saglabāja, ka 20 visu naudu paņēma, kur agate bija, tā maizīte to nepaņēma. Tā palika man. Vēl policisti saka, skaties, vēl $20 vaļājās pat grīdot visu. Vēl viena nianse, ja tā var teikt, kas saistīta gan ar pirmskristietiskajiem, gan kristietiskajiem priekšstatiem – lūkšanas spēks. Pats vārds lūgt latviešiem ir radniecīgs, ne aizgūts, bet radniecīgs krievu vārdam lgač, kas ir melot. Tas ir kopējā indoeiropiešu sakne. Un ko nozīmē, varētu teikt, tad kā lūgt, lūkšana ir melot, es dievībai meloju, ka man nav, lai iedot dievībai, dievam tu nevari samelot. Bet lūgt ir prast pamatot. Nevis tā, es nekā pati nedarīšu, es neiešu darbā, es necīnīšos ar saviem, es nezinu, ar dzeršanu vai ar vēl kaut ko, un tagad tikai es lūkšu, Dievs dot un Dievs man dos. Nē, lūgt ir pateikt, ko es gatava esmu ziedot, lūgt ir
zināt formulu, bet reizē arī piepildīt formulu. Un tas arī ir varbūt tāds pārliecinošs tautas kristietības izpaudums un arī variāciju dažādība, ka viens ir lūkšanas, kuras tev ir jāzina. Nav jāzina lūkšana grāmata no galvas, bet tev jāzina, kurā brīdī, kas ir jālūdz un jātic neapšaubām tam. Bet otrs, droši vien, ir brīži, kad mums nav pie rokas lūkšana grāmatas un ir brīdis, kad tu lūdzies saviem vārdiem. Un droši vien ir iespējams kā viens, tā otrs, tā arī kāds trešais veids. Ir bijis to, ka kaut kas slikti ir noskait lūkšanu ir paļēdzi. Palīdz. Tu domāji, kas man palīdzēja manā dzīvī? Kanadīs, mani tikai Dievs izglāba, vairs nekas. Jau man beigas bija. A Dievs mani izgrīza, izglāba. Manā dzīvē, es nezinu, vai tā ir izkārtojies vispār, vai kā, bet lūkšanas spēks man vienmēr ir līdzējis. Bērnībā 36. gadā es ļoti biju saslimis. Daugavpilī nogulēju slimnīcā nedēļu, un doktors Katalimovs pateica, kad neko nevar darīt. Un tad tādos sienataņas lielos ratos nebija toreiz tādu automašīnu, tos 60 kilometrus tēvs veda atpakaļ. Un kad jau bija tāda situācija, māte domādama, kad es varu palikt kroplis, aizgāja baznīca un teica Dievmātei, ja viņš paliek kroplis, labāk, lai nomirst, bet ja es esmu tomēr vajadzīgs kaut kādā veidā Dievam, jāsaka, lai es palieku vesels. Un viņa man pateica šo tādu pieteikumu, vai es pildīšu katru gadu uz ceļiem iet pāri baznīcai līdz Dievmātes altaram ar lūkšanu. Es to apņēmos un tiešām, jāsaka, ja neteiksim brīnums, tad brīnišķā veidā es izveseļojos un rudenī jau aizgāju skolā. Tas būtu pirmais Aglonas Dievmātes palīgs manā jaunības dzīvē. 70. gados padomju vara taisījās nojaukt šo Petra baznīcu, un ka tikai ticīgo tāda aktīva rīcība, protesti palīdzēja baznīcai palikt. Ko jūs darījāt? Mēs tā visi no saraksts bija un visi upurējamies Dievmātei. Staigājām apkārt baznīcai. Nebija mums nekādu siltu apģērbu, nāpavu nebija. Un ar vīru tā nebija, ka katru nakti. Vienu nakti viens staigāja, otru nakti otrs staigāja. Lūdzoties. Jā, lūdzāmies visu laiku. Rožu kroņi, tā kā rokas nosalā, tāpat sveicinātu skaitījām. Un nebija bailes, ka jūs atkal, ka jūs ejat ap baznīcu un skaitat rožu kroni, ka jūs var paņemt cietumā? Nebija bailes. Mēs gojam divatā, ar vīru goju, bet daži gojam tām sīvītiem, kuriem jau nevarēja gojam palīgā. Pa nakti dažiem pa dienu strādājam, darbā gojam. Pēc tam tad jūs uzzinājāt, ka jūs esat izglābuši baznīcu. Jā, mēs ļoti nakti lūdzāmies visi. Daudzi bija? Jā, daudz laikam, kādu 30 cilvēku bija, vai 60 kādu bija pierakstījušies. Un tā skaitījām, pēc tam no rīta atkal rožu kronis. I tā no tā laika, visu laiku pa šo dienai skaitām rožu kroni no rīta. Lūkšana palīdz? Palīdz, jā. Es biju lielu traumu saņēmusi, salauzusi kāju ļoti stipri. Biju slimnīca, 7 mēnešus nestaigāju, bet es lūdzos. Ar skrūķiem atnācu uz šito baznīciņu. Dievs man palīdzēja. Es jau nedomāju, ka es staigāšu, bet pēc visā kā es vēl 6 gadi nostrādāju. Vēl viens, kas ar tautas kristietību saistīts, man liekas, tie ir cilvēki. Varbūt smaldos, bet vispatiesākie mēs esam bērnībā un vecumā. Bērnībā tāpēc, ka nezinām vēl, ko mēs varam zaudēt, kaut ko neapdomīgi pateikuši, un vecumā, kad mums ir viena alga. Vidusgados mums ir jādomā, kā mēs izskatāmies, ko mēs nopelnīsim, vai mūs nepadzīs no darba, ja mēs kaut ko pateiksim, vai vēl kaut ko. Un baznīcās, kā tādas tautas kristietības spilgtas izpausmes, ir šie vecie cilvēki un mazie bērni.
esot Sarkaņu baznīcā Rēzeknes rajonā, tie ir arī uzfotografētas šīs veco sieviešu gudrās, viedās sejas, kur no vienas puses, ja mēs pieietu ar ideālā kristieša aci, tie cilvēki, kas tuvāk zina, teiktu, ka tā tur varbūt viena čīkst par savām vainām, otrai vēl kaut kas, trešai vēl kaut kas. Baznīcā viņas bija tuvas Dievām. Viņas bija atmetušas to, kas ikdienā viņas pievelk pie zemes. Un šie lauku sievu skaistie lakatiņi, lauku sievu skaistie cimdi, ornaments, un blakus pati lūdzēja. Apsažāloj par mums, Dievs dāvs pasauļa pestītojs, apsažāloj par mums, Dievs svētais gors, apsažāloj par mums, svēto trejādība viens Dievs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lūdz Dievu par mums, Svāto Dieva zemgētoja, lūdz Dievu par mums. Latgalē ir ļoti daudz dziedātāju, kas dzied gan tautas dziesmas, gan arī baznīcas koros dzied. Kā te sadzīvo tā tautas kristietība? Ideālā tai vajadzētu sadziedāties, sadzīvot ļoti labi. Un man liekas, ka vienu brīdi ir bijis tāds svešatnības vai neusticēšanās posms starp to, kas ir tautas dziesma un starp to, kas ir garīga dziesma. Vēl 20. gadsimta sākumā folkloras pierakstos, kad prasa vecākām sievām vai vīriem, lai nodzied tautas dziesmas. Un tad teikšu, ko es tā blēņu dziesmas, es varu kādu baznīcu dziesmu tā kā mazvērtīgāk, bet te ir tas, kur es nezinu, vai tas ir labs piemērs, vai tas ir slikts piemērs, bet man jāatkārto to pašu, kas man tā ienāca prātā, ka šī tautas dziesma un garīgā dziesma ir kā divi krasti. Un ūdens, tas ir sakrālais ūdens, kas apaugļo kā vien tā otru. Ir lietas, no kurām, protams, varētu teikt, tas ir noiets, es tagad turos pie tā, bet tas ir tavs. Un tautas dziesma nevar būt noieta, kamēr ir kāds, kas zina to valodu, un to valodu zina, un kas zina vēl tās dziesmas. Jo dziesma kā garīgā, tā laicīgā, ja viņa virza uz pozitīvo, viņas abas, varētu teikt, dubultā rada un papildina mūsu dzīvības enerģiju. Dievs tavs no dabasim, apsažāloj par mums, Dievs tavs pasauļa pestītojs, apsažāloj par mums. Latgalē tautas kristietība un tautas tradīcijas ir cieši saugušas kopā. Un tā ļaudis te godina Kristu. Vienkārši, sirsnīgi un no sirds dziļumiem.